viss tak, 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 attak, tak, tad met pa labi, ka tā, tikām garām, ātrāk, lēnāk, tik, tak, 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 mums nedeg, nesvilst nekas, lai tikai tak, te, tak, lai tikai tak, te, tak. Tā strāva, tā strāva. Satak, tak, tak, mezglā vēd, nu deg, kur vieta prāts, rāmi krāts ir tagad krāts, striec, lai drev gara cīm strāvos, straujas, straujas, tak tev garām, tak tev garām, tak. Nes, tak, vietak spēsi, plēsi, varētu vēl kaut kur krasti stāv no aira pilbeni, ir, kas dzen uz priekšu, tak, kas dzen uz priekšu, tak, kas dzen uz priekšu, tak. Meklēt vieti? Kura vieta? Kura vieta? Varbūt pavasarī te ir ūdens. Jā, viņi tā kā vienkārši sākas. Nekāda strautiņa, nekā. Pasaule strādā mistisko veidu. Būs jautra laivošana. Jā. Dviete, senākais baltu cilšu ienākšanas ceļš Dievzemītē, ir nieka 37 km gara, bet lepna sēliete viena no retajām Latvijas upēm, kas plūst uz austrumiem. Tā sākas pie Viliškiem un nav laivojama. Toties sarūpējusi pīlāģu ceļu līdz Vecsalienas muižai un Kaldabruņas luterāņu baznīcai, kur ticis kristīts Jānis Krišjāns Pliekšāns, bet padomijas laikā glabāja minerālu mēslus. Netālajā Lašu mācītāju muižā vecais stenders veidojas latviešu laicīgo rakstniecību. Aiz Kaldabruņas sākas Dvietas Palienas dabas parks, Griezes paradīze. Bebrenes muiža piemin muižnieku Zēbergu Plāteru pāri. Mūsdienās Bebrenē studē veterinārā ārsti, tur pasniedzis vēsturnieks Henriks Strots un par prātīgu žurnālistu audzis Māris Diņģelis. Iežus pēta Māris Krievāns, bet Dāvis Gruberts tur rūpi par ūdens tīrību un niedru jumtiem. Ivars Caune te izmācījies tiesāt futbola spēles, bet Jānis Puida tur godā distanču slēpotāju dinastijas vārdu. Grūti pieejamās vietās Dviete padzeras Skuķu ezerā un Palienēs gana savvaļas zirgus un hailanderu šķirnes lielopus. Apskalojusi Kalnišku pilskalnu, tā varani izplešas jau kā Dvietes ezers, kur pastāvīgi deklarējušies līdekas, raudas un strautanēģi. Dvietes muižā vispirms aicina uz krustveida katoļu baznīcu, lai pēc tam baudītu selekcionāra Paula Sukatnieka Dvietes vīnogas, kas garšo bijušajai ēlietu ministrei Inai Gudalei. Pavasaros un rudeņos pretstraumē uzņēmusi Daugavas ūdeņus tā, kā ar laivu var pārbraukt tiltu, Dviete nošķir no pārējās pasaules lielu daļu pagasta, lai saplūdusi kopā ar Ilūksti pie Glandānu salas jau kā Berezauka ieveltos Daugavā. Sveiki! Labdien! Ineta. Prieks, Elīna. Ļoti patīkami. Kas tas ir pa karogu? Nu, kā jums šķiet, kurā Latvijas daļā jūs esat ielaivojuši? Es teiktu, ka Sēlijā. Un šis karogs, jā, ir sēļu krāsās. Visos vietvārdos jūs šeit atradīsiet vārdu sala, mājvietas, vienmēr senie cilvēki būvējuši salām šeit augstienēs. Jo tad, kad aplūst Dvietes upe, vai šeit ienāk Daugavas ūdeņi, cilvēki vienmēr dzīvoja sausumā, palika sausumā. Senie cilvēki bija gudri. Un līdz ar to šeit topogrāfiskajās kartēs jūs atradīsiet Sīļu salu, bet mēs esam pārdēvējuši šo par Alpaku salu. Alpakas ir vismazākie kamielīši pasaulē, jo tie ir kamieļveidīgie. Nākošās šī dzimtā ir lamas un lielie kamieļi, vairāk nav. Un mūsu visjaunākais iemītnieks, kuram vārdā ir Kornelijs, viņam ir 5 dienas tikai, un viņam būs jāuzvelk meita Viņš tā kā kaut kāds krustojums ar strausi izskatās. Viņš pilnīgi suponēties. Pa priekšu mums nāk Tāra,
kurai tagad ir 3. nedēļa. Nu, un redziet arī, un nākošā baltā mums ir rasa. Un arī Kornelīte Salomēta Līti var salīdzināt starpību. Kādi mums mazulīši ir? Alpacēni, tā, kad viņi piedzimst, no sākuma viņiem jāpavada pirmās 2 dienas, no sākuma jāpieskata, vai viņi ēd, vai viņiem viss kārtībā. Vēlāk ar viņiem katras dienas ir jāspēlējas un jāpieradina viņi, lai viņi vēlāk būtu izauguši tādi droši pie rokām. Čau, kā viņi sauc? Tāra. Čau, Tāra. Katrai alpaciņai ir savs vārds, un viņi atcerās to jau no bērnības. Ja pasauc kādu viņi tā kā, nu... Alpakas neatsaucās, bet viņas ļoti labi saprot. Tas mazais. Alpaku mazuļi parasti dzimst saulainā dienā un dienas pirmajā pusē. Jo, ja viņi dzīvotu Dienvidamerikā, tur, kur viņu ir ļoti daudz, šo dzīvnieku kalnos, tad mazulīts nevarētu izdzīvot citā laikā piedzimst. Un tāpēc mammai ir pat tāda fizioloģiska īpatnība, ka viņa izvēlas to dienu pareizo, ar pareiziem laika apstākļiem. Alpaku mamma mazuli nesā 12 mēnešus vēderā, gandrīz 12 mēnešus. Tas ir ļoti daudz, un mazulis piedzimst ļoti gatavs dzīvē. Šie dzīvnieki arī ļoti pieķerās savai mammai, jo mamma mazuli baro ar pienu, ar to super īpašo kamīļu pienu 6 mēnešus. Un patiesībā ļoti rūpējas par saviem mazulīšiem. Un šo dzīvnieku tā sociālā struktūra ir ļoti tuvu cilvēku. Tās attiecības ir draudzenes un nedraudzenes. Nu, reku jūs redzēt, Roza paaudzināja 6 bērnu, lai nelien par tuvu. Un Kornelīts runā pretī. Viņš runā pretī. Un, protams, Alpaks mums uzdāvina arī šo neparasto saskarsni ar viņām, jā, jo šie dzīvnieki ļoti daudz, kur arī Eiropā un citur pasaulē tiek izmantot kā terapijas dzīvnieki. Vai vēlreiz spēsim viens otram piedot, pieļautās kļūdas mēs kā šodien klājās, tev mans draugs, spēļiecīga dzies tiek stāpā nu brauc. Viņš tā vajag apmēram stundu dienā, viņa atbildi ir. Bet trenī, man ļoti labi, kad atbrauc bērnu autobus, viņi tur visi izmasē, izglauda. Ak, Dievs, cik viņš ir mīksts. Un arī uz cik dziļi. Tik liels viņas arī... Puiši ir lielāki. Šis baltais, tas riktīgs niknējs. Tas ir tētis, starp citu, visiem bērniem Pepe. Alpakas ir tie dzīvnieki, kas varētu uzbrukt, jo arī suni, kaķi, jebkuru viņi uztver kā ienaidnieku. Un viņu taktika ir visiem barā uzbrukt. Ko nozīmē, ja viņi nāk barā? Ja nāk barā, viņa tūlīt būs jautri, jā, jo viņš atkrēs, nezinu, ko viņi darīs, jo viņi nekad suni nav redzējuši tik tuvi, godīgi. Nekad. Tas ir Negro. Tas ir Inks, kas atnāca. Smuks. Tad ir Tristans un Toms. Urga. Negro. Man tagad vajadzēs šitos pieskatīt, lai viņi te urgā neko nenod. Negro nevajadzēs kauties. Ejam malā. Negro. Pirmā tikšanās ar suni patiesībā viņam ir tik tuvu. Urga nobijās. Bet redzējāt, jā, kādas sargi ir alpakas. Daudz, kur arī pasaulē kalnos viņas izmanto kā sargus aitu ganāmpulkas. Jā, Negro malacis, jā, sargāja kudrinieks. Mūsu alpakas mums kā pateicība dāvina savu vilnu, no kuras mēs ražojam dziju, kuru mēs pēc tam arī izmantojam adījumos un dažādās lietās. Un ar vārpstiņu var savērpt jebkuru vilnu. Vārpstiņa ir tas instruments, kas liek strādāt ilgāku laiku, bet viņš nenogurdina ķermeni. Lai gan vārpstiņa ir diezgan stingri definēts vērpšanas rīks, var atkāpties no definīcijas, ja jums izdosies uztīt vilnu pa taisno no aitas, alpakas vai cita kustoņa uz pirksta. Tas teorētiski kļūs par vārpstiņu. Jo kaut arī vārpstiņa var tikt darināta no koka, akmens, metāla vai stikla, tā var izskatīties ļoti dažādi. Tieši vārpstiņa palīdz uztīt no vilnas pikuča ciešu diegu.
Senajiem cilvēkiem tik ļoti patika vārpstiņas, ka viņi tās saistīja ar likteņu vērpšanu. Runājot normāli, viņiem likās, ka Dievs sauž mūsu likteņus. Nevelti vērpjamais ratiņš ir gandrīz kā samsāras rats. Tāpat vārpstiņa tika uzskatīta par pasaules asi, kas nemaz nav pārspīlējums. Piemēram, guļošā princese no pasakas tieši sadūra sev pirkstu ar vārpstiņu. Arī tas gan jau bija lemts. Varbūt tādēļ vārpstiņa dažu tautu folklorā ir dzēlīguma un nemiera sinonīms. Ir pat tāda paruna, ka šķība vārpstiņa nevar palikt taisna, bet galvenais ir turpināt vērpt kaut domu. Nu, to dara šādi. Šī ir saķemmēta alpakas vilna, jeb saucamā jēldzija. Viņa nav mazgāta, jo alpaka tāpat kā cilvēku mati mazgājot elektrizējas nedaudz. Ja? Un tāpēc arī mazgāt tad, kad jau ir diegs gatavs. Un šādā veidā viņi izgatavojas diegs dažu sekundžu laikā. Nu, jūs varat palūkot, šī vietā jau ir diegs. No tā jau var gatavot tālāk kaut ko adīt vai arī aust. Bet tas ir vienkārtīgs diegs un viņš ir diezgan stiprs. Tas ir kā seno laiku spinneris. Ja? Tikai ar jēgu. Ja? Viņš griežas viegli, kad griežam uz vienu pusi to dara. Reiz nav grūti iemācīties. Tas ir tāds viegls instruments, ko var parkaust soliņī. Jā, braucot vilcienā, piemēram, mierīgi to darbu padarīt. Nu, mans vīrs pavadīs dienu basēnā, bet es braukšu slēpot. Man būs bagāts vīrs. Es esmu sieviete, dieviete. Ārprāts. Nē, bagāts vīrs. Slēpošana alpos. Bet upe plūst joprojām kā plūdusi. Man garām uz leju uz jūru saulī. Bet kas es esmu, kas es būšu, kad aizies. Bet kas es esmu, kas es būšu, kad aizies. Kas ir tas tāds? Tas mazs smadzenītis. Tur kādas oliņas. Gan jau. Tā kā kurkulīši, bet... Beidz. Varbūt kaut kāds taurnīšas vēderā, man liekas, kas tas varētu būt. Jā, tev būtu burtiski tauraņu vēderā. Saku. Patīk. Wow, kāda tu lielais. Kā tev šķiet šitie koki? Paši krituši vai kaut kādu bebru? Iepazīsimies. Bebru lietas. Sveiki visiem apkārt. Esam bebri mēs. Dzīvojam mēs purvā. Šis jau nu tiešām izskatās pēc bebru darba. Arī pēc tā, kas tur ir tā kā saspraustas. Visi tie apgraustie galiņi. Interesanti, kā viņi darbojas, kā viņi vispār izlēma, kur būvēt. Domāju, tā kā izrēķina, cik viņiem vajadzēs vienam dambim. Kas ir mūsējās? Mēs dziedam dziesmas. Kas ir jūsējās? Jūs dziedat dziesmas. Kas ir mūsējās? Mums abiem katram divas nāsas ir. Nāsas iziesim mēs. Wow! Skaisti. Wow. Šitai baznīcai viss ir citādāks. Gan tie sienu gleznojumi, gan zvanu tornītis. Uz sienām ir uzgleznoti 4 evaņģēlisti. Ļoti reti, kur vispār uz baznīcām ir ārsienu gleznas. Kad atbrauca mākslinieces, viņas noņēma slāni pa slānim, un šis atklājās tas oriģinālais gleznojums, kāds bija pats pirmais, tikko baznīca bija uzcelta. Balodis simbolizē svēto garu. Atkal šis. Kas? Šeit ir uzrakstīts. Kas tas ir? Šie burti un cipari nozīmē to, jēga tam ir, ka Dievs sargā šo namu. Ir 2023. gads, ja, un katru gadu, kad svēta krītu, tad katru gadu kristieši arī atjauno uzrakstus uz savām durvīm. Māju durvīm, ja, un baznīca, protams, arī.
Un tie ir tie burti Kaspars, Melchiors un Baltazars nozīmē. Šito esmu redzējis manā visvecākajā mājā, kas mums ir aiz skapja sienas. Un kurš gads tur bija rakstīts? 1860 kaut kas. Tev nebija rakstīts ar krītu. Tas bija tā kā... Nē, es domāju, ka bija arī. Vienkārši, man liekas, ka tur arī tā kā saglabājās. Skapas priekšā. Mūsu baznīca ir Svētā Jāņa Kristītāja baznīca. Un redzat, tur tas augšā ir tas skaistais balodītis. Un tad šeit ir tāda ļoti laba siltuma sajūta, jo no tā nāk tāda dzeltena silta gaisma. Un tas ir uz stikla gleznots, tas balodītis. Priesteris Arnis teica, ka gluži kā Vatikānā. Vatikānā nebiju, neredzēju, bet mums ir. Te priesteri ģērbjas. Te ir viņu liturģiskie tērpi, ko viņi ģērb. Un viņi gatavojas svētajai misē. Tas zeltnērs, kurā dienā tiek kaut kas. Šo tērpu ir kristībās izmanto, kāzās izmanto un svētkos lielos. Baznīcā ir 4 liturģiskās krāsas. Zaļais tērps, tas ir sagatavošanas laiks, tas ir tagad priesteri lieto zaļās krāsas tērpus. Svētkos ir balts tērps. Šitais jau tāds mūsdienīgais. Tas ir svētku tērps, tad šo violētās krāsas tērpu lieto priesteri adventā un gavēņa laikā. Violēto stolu viņi lieto, kad iet uz grēksūdzi. Ja jūs esat baznīcā bijuši un ievērojuši, tad ejot uz grēksūdzes krāsu, priesteris uzliek violēto stolu. Tā ir tāda kā nožēlas krāsa. Nešķistu, ka violeta kaut kāda nožēlas krāsa. Tas ir tāds mūsdienīgāks tērps, to izmanto. Tas ir, kad vasaras svētkos. Un arī dažikārt, kad ir mocekļu piemiņas dienas, tad priesteris ģērb sarkanu tērpu. 4 liturģiskās krāsas. Cauri laikam, cauri abiem mums, es būšu tava mana smilšu Vidusskola tiešām kādreiz bija. Šobrīd ir Vebrens vispār izglītojošā un profesionālā vidusskola. Nu, redz, un kas tev būtu domājis, ka tik daudziem bērniem bijusi iespēja mācīties mūžā, Vebrens grāfa Plātera Zīberga mūžā. Skaisti, vai ne? Jā. Mūža ir celta 1896. gadā. Nodzīvoja šajā mūžā grāfa Plātera Zībergu dzimta nepilnus 30 gadus. Jo viņiem nācās pamest zemes reformas dēļ, un tad viņi devās katrs savās gaitās. IPS? PS nozīmē Plāteri Zībergi. I-burtiņš visdrīzāk nozīmēs vienu no grāfienēm Izabelu. Un es pat esmu mācījusies šajā skolā. Tur augšā ir mana klase. Bet tieši pirmajos 2 stāvos mums kādreiz notika filmiņu rādīšanas vakari un vajadzēja dabūt tumšu telpu. Tie metāla slēģi, kas ir balkona lielajām durvīm, tie ir oriģināli un pavisam seni. Savukārt iekšā abos stāvos ir iekšpuses slēģi, tādi koka atlokāmas durvis logiem, un kad var iegūt pilnīgi tumsu. Tie kovārņi ir satriecoši. Ko viņi tik daudz mūžai piestāv, man liekas, štādi putnu bari. Putnu bari piestāv, jā. Un mums viņi netrūkst pavasaros, jo īpaši tad dzīvo kovārņu vai krauču kolonijas. Kovārņi ir mazi vārnu radinieki. Tiem patīk apvienoties baros arī ar citu sugu putniem. Kovārņiem imponē arī cilvēku tuvums un spīdīgi priekšmeti. Kovārņi izvairās no pavisam atklātām vietām bez kokiem, bet arī dziļie meži putnus neinteresē. Pilsētas kovārņiem patīk jau kopš 12. gadsimta. Visu šo laiku lidoņi nemitīgi trokšņo. Tur tiem patīk tilti, pažobeles, bēniņi, kapličas un citas klintīm nosacīti līdzīgas vietas, kur var atrast pajumti saviem bērniem. No vienas puses, ja cilvēku skaits sarūk, kovārņi ieņem pamestās mājas, taču, ja iestājas nabadzīgāki laiki, arī kovārņi padodas un saka, ko?
izmisīgāk. Tāpat kovārņu vidū pastāv sociāla hierarhija, it sevišķi līgstu tūmā. Pašā tās augšgalā atrodas monogāms pāris. Ja vīru izdodas gāzt no troņa, viņa vietā stājas sieva. Bez tam kovārņi spējīgi arī apvienoties pret kopīgu ienaidnieku, kā arī mācīties no citiem putniem. Viduslaikos kovārņus masveidā iznīcināja kā ķiršu zagļus, bet mūsdienās izrādījās, ka putni ļoti labi iegaumē mūsu sejas, ko iespējams reizēm nožēlo. Labdien, Raimond! Sveiki! Labdien, meitene! Jā, apskaties, iepazīsties ar zirgu. Zirgu sauc Astra. Mums ir Bebrēnas skolā ir zirgi, kurs zirgi. Bērni sauc par zirgiem. Un, jā, kaut kā tā sanāk. Tur dodas bērni un jaunieši un pieaugušie apgūt zirga zinības no visas Latvijas. Un arvien populārāk un populārāk kļūst šī profesija. Bija tā, ka 2 zirgi tur Kaimiņu pagastā klejoja un bojāja roļus zemniekiem. Noklīduši zirgi? Jā, tā kā noklīduši un meklē saimniekus un nevienam nevar atrast, ka viņi pieder tie zirdziņi. Un tā viņiem saimniekus nesadzina un atcerējās, ka Bebrinēm uz skolā ir zirgi. Un tad viņas piedāvāja mums, lai tā kā noķertu un atvest šejieni. Bet viņi nebija noķerami, viņi bija tādi tā kā pilnīgi kā meža dzīvnieki, jo viņi jau ilgu laiku laikam bija tur klejojuši jau diezgan tur pa mežiem, jā, un tad bija valsts rudens. Un tad viņas tur šāva ar tām miega zālēm, iemidzinošanajām, un tad viņas kaut kā noķēra un atveda uz šejieni pie mums uz stalli, jā. Astra bija bišķi mierīgāka, tad viņa nebija Astra un Stella, tad viņš nezinājām, kā viņas sauc tos vārdus, es viņiem iedevu, jā. Un Stellai vispār nevarēja pieskarties tur pat pie galvas, pat mēnesi vairāk. Viņa pilnīgi ar zobiem un ar kājām sita. Bet pēc tam pamazītiņām tās viņa pieredināja viņiem, un tad es riskēju izlaist ārā. Un tad es izlaidu vikāru, to, kas priekšā ārā viena zirgu mūsējo skolas, un tad palaidu Astru ar Stellu, un tad viņa apskrēja ap to stalli riņķi un pieskrēja man klāt atkal. Nu, tad es sapratu, tie mūsēji tagad mums droši jau, jā. Un tā viņus pierģistrēja Rīgā, un tagad viņi skaitās mūsu zirgi, Astra un Stella. Viņi kaut kur no Lietuvas bija. Arī tur meklēja neatradušos saimnieks, jā. Tad tu esi brāļu? Un tās arī iemācīja braukt Astrai, jā. Parks ir veidots līdzīgā laikā, kad tika celta muiža. Ļoti daudz dažādu koku un krūmi. Vienā no pēdējām skaitīšanām pat 80 kokaugu sugas. Skatiet, reku, redziet, tas viens koks. Kas ar viņa noticis? Jā, kāpēc viņš ir tā kā pārgriezts uz pusēm un salīmēts? Tur kaut kad jāpasiets, vai? Redz, daudz domā, ka tur bija kāda drāts apkārt, bet nē, tur ir divas. Ja skatās apakšējo daļu un augšējo daļu, tad atšķiras stumbrs. Tad apakšā ir vienkārši viens koks, manuprāt, osis, uz kura ir uzpotēta škļauva vai kaut kas tam līdzīgs. Parks tiek speciāli pļauts reizi gadā. Mēs gribam, lai zālīti būtu dažādi. Ainavu parks skaitās. Angļu? Jā, pareizi. Nu, šai muižai nav stāsta par dārznieku un muižnieces meitu. Mums ir cits stāsts par mīlestības saliņu. Par to atkal ir tāds sirsnīgs stāsts varbūt no pagātnes. Jo Grafiena bija ļoti, ļoti gudra, vieda sieviete, un viņai bija daudz bērnu, un viņa viņus audzināja tādā... Viņa mācīja, ka ir arī parastie cilvēki, zemnieku bērni, un ir tāda vienkāršā pasaule ārpus muižas, un saģērbas bērnus vienkāršās drēbēs, noģērbas zīdus, samtus, un vedas tur uz tās saliņas spēlēties kopā ar zemnieku bērniem, tādi tika paaicināti zemnieku bērni, tad viņi visi kopā tur esot spēlējušies. Un ēduši miežu putru. To, kuru mūsu muižas galdā ikdien bieži piedāvā. Kur ir saliņa. Redzi, tur, vai ne? Tur ir tas dīķītis. Skaties, tu labi. Iemiega beles un slepus tiekas, suna zaļās divas baltas rokas. Es redzu zvaigznes tumsās lidot. Ļoti eleganti. Jā, paldies. 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 Viesim iekšā. Es jūs iepazīstināšu ar kādu kungu,
kurš ir izdarījis ļoti daudz, lai dzirnavas būtu tādas, kādas tās ir tagad. Tātad pašas dzirnavas sākās šeit, jā? Tās slēdzam iekšā. Tātad. Jā, tikai šajā vietā, kas tagad griežas elektrība un savu redaktoru, tad kādreiz te atradās tvaikmašīna, jā? Tvaiks griezat dampi, nu tās dzirnavas arī tika darbinātas. Tie vēsturiskie gaņģi, visi ir šitie, tie, kas ir lejā. Ja? Viens ir darba skriemelis, otrs ir parazitīvais skriemelis. Tagad kā iedarbināja šos visas iekārtas. Tātad jūs skatāties uz leju, un tā siksna tiek pārbīdīta. Nu, un pakāpeniski tās visas transmisijas sāk griezties. Ja? Jā. Tās pašas akmens dzirnavas ir šīs. Jā. Tad, kad tas pajūgs piebrauca, tur tos graudus vajadzēja uzcelt augšā. Un te ir būtībā viņča. Nu, un tad nospied šito sviru, un viņča sāka strādāt. Wow! Tad, kad tos maisus te uzcēla augšā, viņus lika ķerrā, aizstuma uz svariem, nosvēra, izbēra graudus. Nu, redz, tagad lūk aizvērsies ciet. Un sākās procesa malšanas, jā. Šis ir ļoti interesants. Tas nav viss, vēl ir kaut kur, bet to visu nevar salikt. Ir jau daudz ko rādīt. Jā, sunīt. Wow. Tā, nu, man patīk šī mašīna. Tādu, kādu mēs viņu šeit redzam, krāsojumu, tāda viņa arī dzīvē bija. Bet tad, kad viņu sāku restaurēt, jā, šo mašīnu, nu, tā ir sējmašīna, jā, zirgvilkuma sējmašīna. Viņa, protams, bija tādā krāsā kā šīs sienas. Tur nekādas krāsas nebija virsū, bet viņa bija pelēka. Bet tad, kad es sāku viņu mazgāt, tīrīt un visu kaut ko, tad apakšā var redzēt, šur tur zaļā krāsa parādās. Arī šī dzeltenā krāsa parādījās. Viņa jau no galvas netika uzzīmēta. Ja, nu, protams, pārējais tas bija melns. Ja? Tātad, ko mēs varam teikt? Senos laikos viss tika nokrāsots. Liekas, ka tajā laikā, nu, teiksim, 30, tur vēl 18. gadsimts. Nekrāsot. Viss pelēks un melns. Nekā. Viss bija nokrāsots. Bija glīts. Bildes vienkārši pelēks. Jā, viņš vienkārši laika gaitā, nu, vairs netika pārkrāsots. Tika uzražots, viņš viss bija smuki nokrāsots, lai arī būtu pievilcīgs pārdošana. Šie motori ir ražoti Kēnigsbergā, nu, tie 30. gadi, 20. gadi pagājušajā gadsimtā, jā. Un tad iedomājies, vēl no tiem laikam trubiņās bija saglabājusies petrolē. Jā, tu viņu darbojas ar petrolē. Varat apskatīties veco Krievu kārlīti. Šo arī atjaunosiet? Nē, tas ir, nu tā var paskatīties, kāda ērtība bija mašīnā, cik šauri. Mums patīk. Jā, bet nav slikti. Jā. Ar cereklīts. Jā. Ok, turēties cieši. Uz putnu salu lūdzu. Citas meitas sprēž un auždai, citas meitas sprēž un auždai, es apā cepelī vaļājos, dai, es apā cepelī vaļājos, dai, kad pietrūka cimdu zeļu, dai, kad pietrūka cimdu zeļu, dai, pīnu vīzes ārauklām, dai, pīnu vīzes ārauklām. Sartījai, dai, citām meitām sartījai, dai, es apā priekšu grozījos, dai, es apā priekšu grozījos, dai, man papariekšu grozoties, dai, man papariekšu grozoties, dai, pašai pirmai gadījās, dai, pašai pirmai gadījās. Sveicināti Putnu salā un dabas parka vietas Paliena pašā centrā. Ūdens, kur
Jā, jūs tā kā esat izkāpušas no mazas upītes, bet citos gada laikos, mūsu 5. gada laikā, šeit ir citā ainava. Mums šeit Dvietas palienē ir 5 gada laiki, un mūsu 5. gada laiku sauc par atbūdu. Un ja jūs šeit brauktu atbūdā, tad te būtu viens liels ezers. Un kad ir atbūda? Atbūda parasti ir tad, kad Daugavā sāk iet ledus, tad, kad veidojas ledus aizsprostojumi pie Dvietas, tad Daugavas ūdens nonāk šeit, Dvietas upes palienē, 20 km garā ielejā, un piepildā ar Daugavas ūdeņiem 5000 hektārus lielu teritoriju. Wow. Un kā tad sanāk ar tām pļavām? Visi tie augi ir pielāgojušies? Viņi zina, ka viņiem nāks tūlīt pavasarī ūdens, vai arī tur katru gadu viss nomirst, un tad atkal aug par jaunu? Nē, pļavās ir ļoti lekna zāle un ļoti liela šo te augu daudzveidība, jo viņi tam ir pielāgojušies, un tādas palieņu pļavas Latvijā dabīgas ir saglabājušās ļoti, ļoti maz. Un viņiem katru gadu atnāk mēslojums, sanas barības vielas, un līdz ar to pļavās zāle ir daudz laknāka. Šādas pļavas ir vērtīgas ne tikai augiem, bet arī putniem. Pavasarī, kad te viss ir ūdenī, kad te ir tas lielais ezers, tad šeit ir tūkstošiem zosu. Ornitoloģi, piemēram, dabas parka teritorijā vienlaicīgi ir uzskaitījuši līdz 30 000 zosu dažādu. Bet, protams, te ir arī citi ūdens putni, pīles, gulbju, veseli bari. Šīs palieņu pļavas apkopja dzīvei savvaļā piemērotie zirdziņi un gotiņas. 1000 gadus atpakaļ visā Latvijā un Eiropā šādi tarpāni dzīvoja brīvā dabā. Bet viņus cilvēks izmedīja, vai nu pārvērta par mājdzīvniekiem, un no dabas viņi ir izzuduši. Bet dabas parkos tagad notiek tāda lielo zālādāju atjaunošanas programma, kuras laikā tad šīs slapjās, mitrās, grūti apstrādājumās pļavas apstrādā šie tauru un tarpānu pēcteči. Tarpāni, kas tie sanāk, tie zirdziņi? Tarpāni ir tie pelēkie mazie zirdziņi, un tauri ir tie govslopi ar lielajiem ragiem. Un tad varbūt iesim skatīties uz to bebru. Labi. Vai bebrenē ir sakars ar bebriem? Bet, protams, kā bebrene bez bebriem. Tas ir bebru apvidus, un bebrenes nosaukums ir cēlies no šī te bebru kunga vārda, jo sanāk ir bijusi bebermine, beverne, bebru apvidus, un tagad ir bebrene. Un bebri šeit ir dzīvojuši visos laikos, un cilvēks bebrus arī ir izmantojis. Urga iepazīstas ar bebru Bruno, kurš te nolikts, lai visi varētu apskatīties apmēram kāda izmēra ir šie te bebri. Šis ir tāds viens vidēji labs, labi barots eksemplārs. Bebri ir līdzīgi cilvēkam, tie arī grib iekārtot visu pa savam. Tieši tādēļ daudzi cilvēki šos dzīvniekus neieredz un medī, valkā bebrādu cepures un dzer bebru dziedzeru uzlējumu, lai pastiprinātu savu imunitāti. Bet bebri vienkārši grib dzīvot dziļā ūdenī, tāpēc nesamierinās ar seklām upēm, gāž ūdenī kokus un veido aizsprostus. Tur viņi ierīko māju ar ieeju zem ūdens. Tajā ir gaitenis, jeb kambaris, kas nodrošina siltumu mājā. Māja sastāv no dūņām, dubļiem un akmeņiem, jo dzīvnieki ir spēcīgāki nekā mums šķiet. Tāpat ap māju ir alu sistēma, lai bebri pēc iespējas mazāk rādītos virzemē un kristu mums uz nerviem. Tieši pie alām cilvēki lika lamatas, jo sašalts bebrs vienmēr ienirst un to nevar dabūt rokām. Lai metāla lamatas nesmaržotu pēc mums, tās jāvāra diennakti briežu uzlējumā. Bebri ir grauzēji, kas grauž kokus un to miziņas, bet reizēm var arī iekost cilvēkam, ja tas pārlieku traucē. Negraust šie dzīvnieki nevar, jo to zobi aug visu mūžu. Paši viņi arī var traucēt cilvēkam, piemēram, apludinot maģistrāles. Bebra aste kalpo dzīvniekam gan par stūri, gan par tauku rezerves vietu, gan par ieroci. Ar to grauzējs uzsit pa ūdeni, ja nobīstas. Kad bebrs ienirst, tā acis, deguns un ausis aizkrīt ciet, lai ūdens neiekļūst grauzēja iekšpusē. Tādēļ zem ūdens bebrs var pavadīt līdz 15 minūtēm, bet labprāt tupēt vēl, lai mūs neredzētu.
Šī viela kādreiz bija zelta vērtībā. Svaros lika bebra muskus dziedzerus un pretī bēra zeltu. Un šīs vielas pēctatē Latvijā 1900. gadā vairs nebija palicis neviens bebris. Bija izslavēts ar to, ka paaugstina vīriešiem potences. Un tad, to tas visu arī... Vienīgais. Tas bija vienīgais, jā, no sākuma, kas tas ir. Bet pēc tam pētīja, kas tad tur ir tik labs, ka tiem vīriešiem tā labi palīdz. Un tad atklāja, ka bebris ēd kārklus, vītolus, apses, kalmes, vīgriezes un visi šie augi satur dabīgo aspirīnu. Mēģināsiet. Kā viņš garšo? Manta garšo zelta vērtībā. Oi. Ko tu saki? Tie ir interesanti bebra vēstuli izlasīt, jā. Kā? Tagad uzdersim ābolu suliņu. Sēdi, guli. Ko tik nav grūti izdarīt, lai bebru dabūtu? Aba. Kādu garšību. Maizīte ar laba. Paldies. Caca. Jūs esat cacas tagad, jā. Es karaliene, es caca. Jā, tie ir tie senie senvārdi sēļu. Caca ir senais. Jā, tas ir senais vārds. Kas tas ir? Pagrieziet otrā pusē un paskatās. Tu esi caca. Tas jau pat tā kā tāds. Jā, te var paspēlēties, jā. Kas ir metļuks? Metļuks. Mums ir metļuki, lido. Taurenis? Jā, taurenis tas ir. Kur ir visādi augi, dilles, zirgskābenes, astilbes. Un tad es šitā tavo kādus gribu, tādus lielāku, mazāku. Neizvan ir tas, ko jūs parasti taisāt? Jā. Es ikdienā nodarbojos ar noformēšanu vairāk. Izrulējam. Un tad tā ierulējam iekšā. Un izņemam laukā. Un sanāk šitāds. Forši ar malu tas, ka visu var uz sajūtām. Vienkārši jāsajūt malu, jādara, jāklausa viņu. Wow. Jau tā kā alpaka. Bet jāmēģina tā kārtīgi piespiest, lai turās. Iedod negro. Līdzīgs ir. Ļodiņa. Oi! Tu varēsi trāpīt otrā? Acī? Jā. Neko negarantē. Man ceru, ka kāds īpašās spalvas. Neko negarantē. Oi.
atrod smaguma to vidu. Sākās. Nu, maz cerību. Kurā rullī? 1, 2. Jau mani ar roku, mēs nevis ar kāju. Vienu roku priekšā un tā kā visu korpusu, nevis tikai roku. Maz pieskarās rullim šodien. Pieskārās rullim. Nākamais līmenis. Labi. Tikai nobijās. vienkārši priecājies. Nē, arī, jā. Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzību. Kur te vispār upe? Es par šeit ir pareizi braukt? Tur iesargā. Tā kā vienīgais veids, kā tikt uz priekšu, tā kā stumt to laivu vispār. Kas te vispār ir apakšā? Ak, tas Dievs. Kas te vispār ir? Tur! Endeļu dziesmas. Ak, Dievs, Dievs, Dievs. Kādā sakarā vispār? Kas te vispār ir? Nēc! Vispār es nezinu. Es nevaru apieties bez aizpēc, es nevaru aizpēc, dabūt griezti. Urka, hop! Šits tā kā būtu tas ezers vispār? Zāles pilnīgākās. Jesus. Dievs, Dievs, Dievs. Šitais jau tā kā pārāk garlaicīgi. Vieta nevar uzvarēt. Vieta nekad neuzvarēs. Varbūt vienīgi pavasarī. Piedod man lūdzu, šķaid sevi katru otro dienu kobalta putās. Es landos patums, reizēm es skumst, jo vienam viss sasniegt par divām rokām grūtāk. Kā jums patika laivošana caur Skuķu ezeru? Kāds tikko teica, ka Skuķu ezeram Skuķu nevar izpeldēt cauri, tad mums ir kādi Skuķi. Jā, Skuķi var izpeldēt. Tas ir ezers, kuram vasarā var pāriet zābaklos pāri. Nu jā, tā mēs arī jūtām. Mēs ar to airi tur neko, mēs tikai rokām šitā te peldējām. Pavasarī visas niedras būtu zem ūdens. Jūs pat nemanītu, ka viņas tur apakšā ir. Šis skatītos pēc liela, dziļa ezera. Jo līmenis ceļās par 3-4 metriem tādos normālos palos. Nu, ja ir gadsimta pali, tur varbūt plus 6 metri vai pat vairāk. Wow. Tas ir ļoti raksturīgi palieņu ezeriem. Par daudziem metriem svārstās līmenis. Un šeit visur sanāk. Jā, te, kur mēs esam,
šis viss ir zem ūdens, un gandrīz visa ārka ir pilna ar ūdeni. Tiltu uzbūvēja pēc lielākajiem paliem 20. gadsimtā. Tie bija 31. gadā un tiltu 36. gadā uzcēla. Viņš ir tikai nedaudz augstāks par maksimālo palu līmeņa atzīmi šai vietā. Tā kā jūs varat iedomāties, šeit kaut kādi 5-6 metri laikam ir līdz arkas augšai, un tas viss pilns ar ūdeni. Wow. Vispār nevar iedomāties. Jā. Te ir tā interesantā parādība, ka tik mazai upītei tik milzīgs tilts it kā nebūtu vajadzīgs, vai ne? Bet patiesībā viņš ir būvēts rēķinoties ar Daugavu, nevis ar šo mazo upīti. Tad, kad sākās līmeņa celšanās, tad ūdens plūst pretējā virzienā cauri šai ārkai. Un te tiešā notece no Dvietas basēna ir apmēram 6. daļa no tā, ko Daugavs spiež pretī. Tad izveidojas milzīga pretstrauma, viņa piepilda Dvietas palienu. Un tā tas turpinās dienām ilgi, kamēr tā paliena uzpildās. Ūdens plūst pretējā virzienā, un vēl patais Bebrenis var redzēt šo pretstraumu. Tie kādi 11 kilometri vēl pa Dvietu uz augšu. Pēc pavasarī var braukt vērot straumi, kas plūst pretī normālajam virzienam. Pārsteidzošākais bija tas, cik Daugavas paliena daudz ūdens spēja pārtvert pavasarī. Un līdz ar to pasargāt pilsētas, kas ir tālāk uz leju, pa straumi no katastrofālas aplūšanas. Šī vieta ir apdzīvota kopš akmens laikmeta. Senākais priekšmets, kas ir atrasts pie Dvietas iztekas no Dvietas ezera, ir ziemeļbrieža raga harpūna. Domājams, ka paleolīta vecuma, kādi 11,000 gadi sena, tie bija ziemeļbrieža mednieki. Viņi bija klejotāji, un viņiem pastāvīgi dzīvesvieta nebija, bet tur, kur viņiem bija īslaicīgas apmetnes, tur šis tas ir atrodams, un viena tāda apmetne noteikti bijusi arī šeit. Tā tie varētu būt senākie šīs vietas iedzīvotāji bijuši. Kuries slīpā lietu mana uguns, kuries mana tauta, mana duša, Sveicināti Dvietē, sveicināti grāfa Plāteru Zībergu īpašumā. Un palūkojiet, oi, Urga, tu man tik piestāvi. Jā, Urga ļoti pieskaņota. Saskaņotas tērpos, mēs esam ar Urgu, jā. Skola šeit ir bijusi. Es arī šeit esmu mācījusies. Un, iedomājieties, 71. gadā beidzu. Tā, ka es arī esmu sena, kāda vietas vēsture. Dodamies. O, kāds vēsmiņš. Šeit ļoti skaisti vēsi. Ir biedrība Dvietas vīna, piedalās iespētkos. Kāpēc gan ne? Tas ir biedrība. Nu, redzat, meitenes. Biedrība. Un tādas mēs te esam senioras savākušās kopā un atjaunojam savu seno veco labo skolu. Un Dvietē ir dots godpilnais Sēlijas vīnogu salas nosaukums, ar ko mēs lepojamies, un kas ir Dvietas muižas dārgumu lādē. Tas ir mežs, daba, mednieks un veselība. Mūsu vērtīgākās trofejas, tas ir vilks mednieka apskāvienos, un tās viņš ar zelta medaļu. Un šeit, protams, priežu asaras. Un re, kā daba mums pat traukus mums dot, redz, Urga? Jā, te bija meža kuļa ilknīši, un tas bija gotiņas raks. Jā, Urga. Un ja tu būtu medniece, tad tu zinātu arī tās skaņas. Un šeit pulcējās skolas absolventi. Un redzat, viss ir dvietiešu sanests. Viss, kas te ir atnests, to visu dvietieši ir dāvinājuši. Šī telpa mums paredzēta grāfiem Plāteriem Zībergiem.
Un nākošā telpa ir paredzēta kolhozu laikiem. Tad tie bija tie gadi, kad mūsu iedzīvotāji jūta tādu uzplaukumu, jo bija daudz iedzīvotāju. Šī skolā, piemēram, mācījās 200 pāri audzēkņu. Visi vai arī tādi oj. Šis man nepietrūkst skolā. Sabijāties. Jā, un šī viena telpa ir atvēlēta klasei. Bet te ir arī jūsu izlietums? Jā, 72. beidzām, un es esmu Vanda Jakovicka. Mums jau te bija ļoti daudz Jakovicki, Novicki, Selicki, Savicki, Kučinski, Zagorski. Mums te poļu bija vairāk nekā vajag. Vai bildē arī jūs esat? Oi, nu, bet, protams. Un es jau nekad nebūšu tur kaut kur tālu, es ap skolotāju grozījos. Jūs nedomājat? Skolotājs? Skolotājs, jā, kurš es sēžu? Nu te, bet es mazmeitām stāstu, bērnu dārzā stāvu. Viena pirmajā rindā, otra trešajā. Es saku, mīļā tu mana, nu kur tu tur apstājies? Un saprotu, piemēram, projektu, lai dabūtu. Nu, visi tos projektus dabū. Iedomājieties, 3 projekti pa 50 lielām naudiņām. Un tad es saku, man pa priekšu grozoties, pašai pirmai gadījās. Vajag zināt, kur grozīties, meitas. Dzirdat? Mācīties. Jāzina, kā grozīties, kur grozīties, bet zolīdi grozīties. Aromāts viņam tik cēls, Tik skaisti, vienkārši kapsta. Tāda oāzīte. Jā. Oh my God, ko viņi samaržo. Izbaudiet rožu aromātu. Pasaulē rauj, no kurtēnis mīļākās man vāzes. Droši vien jūs piekritīsiet, kad es teikšu, ka Dviete tā ir Latvijas vīnogu dzimtene. Es par Sabili. Ļoti daudziem šķiet, ka Sabile ir dzimtene. Sabile nav dzimtene. Sabile ir varbūt galvaspilsēta. Vīnogas auga jau pirms Paula Sukatnieka laikiem, bet tās nebija Latvijas vīnogas. Tās bija atvestas no Vādzemes, no Reinas krastiem, un viņas bija labi iejutušās Abavas krastos, bet vairāk auga siltumnīcās, un Pauls Sukatnieks izveidoja Latvijas vīnogas. Un Latvijas vīnogas ir tapušas šeit, tieši Dviete un šī dārzā, Apsīšu dārzā. Lūk tā. Kas vispār bija tas Pauls Sukatnieks? Ja es godīgi sakot, pirmo reizi tādu dzirdu, es nezinu. Pauls Sukatnieks, viņš pirmkārt dārznieks, selekcionārs, novadpētnieks, dzejnieks. Viņš bija ļoti plaša personība, bet pasaules slavu, protams, viņam atnesa vīnogas. Viņš pats tā kā dokumentēja katru to šķirni, Jā, katru šķirni zīmēja, un viņš tuvredzīgs būdams, viņš teica, es zīmēju, bet maz zīmuls ar degunu kopā šļūst pa papīru. Un redzat, cik skaisti vīnoga der apzaļumošanai. Pareiz? Nu vai nav patīkami sēdēt, baudīt vīna glāzi, un vīnoga skatās un gaida, kad ar viņu pamielosies. Ļoti garšīgs. Viņam ir tāda izteikta tā kā vīnogu sulas garša, ne tā kā paciņas garša. Un vēl vīnogu, kādos tik vārdos nav saukuši cilvēki, gan par eņģeļu asarām, gan par saulu ogu. Sukatnieks teica tā, vīnoga tu saules bērns, saules auklēts, saules kopts, tavā sulā saules spēks koncentrēts un izauklēts, tikai nepareizi vārds tev ir dots. Kāpēc tu esi vīnoga, tev jābūt saulu ogai? Jo viņš pats alkoholu nelietoja, tabaku nelietoja, uz baznīcu negāja, komunistus necieta. Viņa svētnīca bija mešs, dārs, tās viņš bija mums tāds īpatnējs cilvēks. Nu, Urga, nāc. Iesim. Atradīsim pašas saldākās. Tas ir saldas. Ņem. Bez sēklām. Yes! Tās ir domātas rozīņu žāvēšanai. Te jau rozīnītes ir sākušas veidoties. Tas viņam šeit vislabākās. Nu, labas? Jā, ļoti. Protams, ka labas. Un katrai ģimene pilnīgi pietiktu ar 3-4 augiem stādiem un paskatīties, kā viņas te aug griezdamās.
Kā var noprast pēc nosaukuma, no vīnogām pārsvarā taisa vīnu. Un sākās tas nebūtu ne vīnē, bet austrumos krietni pirms Jēzus dzimšanas. No sākuma vīnogām likās, ka vajag saturēt sevī kauliņus, bet cilvēki iemācījās tikt vaļā no tiem, un tagad pastāv arī vienkārši normāls vīnogas. No otras puses, no vīnogu kauliņiem var izspiest eļļu un lietot tikai to, lai liktos veselīgi un slaidi. Jo pašās vīnogās gan ir ļoti daudz cukura, taču cukurs ir teju visur, tas var lidot pat pa gaisu. Sulu no vīnogām bieži vien izspiež ar kāju palīdzību, tādēļ arī vīnam ir labs noiets. Vēl no vīnogām pagatavo arī dažādu brendu brendejus. Vīnogas nedrīkst ēst suņi, tikai dzīvnieki par to neko nezina. Kaut gan tieši grieķu karaļa Oristejas suns reiz izkārnījās ar koka gabalu, kuru valdnieks ieraka zemē, un tur it kā esot izaugušas pirmās vīnogas. Ja vīnogas izkaltē, sanāk rozīnes. No zilām vai zaļām tās paliek brūnas un mazas, bet arī no tām var gatavot vīnu. Viena pudele vīna satura ap 600 vīnogām. Ja to laikus neizdzer, rodas vīna etiķis, un to nu nekādi nedrīkst pieļaut. Senajā Grieķijā par vīna darīšanu kokiem un uzdzīvi bija atbildīgs Dionīs, taču reizēm viņš vairoja arī neprātu. Reiz viņa ietekmē sievietes aizmuka ar zīdaiņiem uz kalniem, kur apēda savus bērnus. Un šī vīnoga ir Dvietes zilā, vīnogu ciltsmāte. 19. gadā svinējām 70 gadu jubileju, kā šķirne izveidota. Un šai vīnogai ir dots uzdevums. Mēs viņu negalotņojam, pazares daudz neplūcam, bet laižam viņu augšā, lai viņa pati dzīvo, kā viņa grib, jo vīnogas tas ir lianveidīgs augs, un mēs zinām, ka senākā vīnoga auga Kalifornijā, viņa ir 180 gadu, un viņa no vienas sakņu sistēmas aizņem 5 hektāri lielu platību. Un tāpēc mēs gribam paskatīties, kā mūsu Dvietes zilā uzvedīsies, un nosaukums dots droši vien tāpēc, ka dārznieks gribēja iemūžināt dzimtā ciemata nosaukumu. Un, kad jūs braucat uz šejieni, ar ko jums vārds Dviete asociējās? Dieviete. Jā, ar vārdu Dieviete. Ja pēc D burti ieliek 2 ie, Dieviete. Un senā teika stāsta, ka Dviete ir dzīvojusi izcila sieviete grāfiene, kura mācējusi sava bargā vīra roku piebremzēt, kad tas saķēris pletni griba izdancināt pa dzimcilvēku mugurām, un cilvēki aizmirsa viņas īsto vārdu, un viņu sāka devēt par Dievieti. Un tad, kad viņa nomira, tad šo vietu, kur dzīvoja grāfiene, pārsauca par Dvieti. Bet, tās teikas, leģendas, viņas ir dažādas. Mums jau, protams, patīk par to grāfieni. Un tad mēs pašas ar reizēm jūtamies tādas lepnas un varenes. Tādas lepnas un varenes, nodibinājām biedrību. Mēs šeit esam biedrības meitenes, un katru gadu esam ieviesušas kā omes tādu tradīciju, ka palīdzam mazbērniem, skolēniem, studentiem, kuri vēlas kādu savu ziedu pušķi skolotājam, palīdzam viņiem norganizēt 31. augustu pirms zinību dienas tādu kā svētku stundu. Nolēmām, ka bērniem ir vajadzīga ziedu pušķu parāde. Kas es esmu, kas es būšu, kad aizies kuģi. Maira, super aplausi Mairai, Maira, tas ir vienreiz. Tāda tā mūsu darbība. Kas es esmu, kas es būšu, kad aizies kuģi. Pār mani nolīst, tik auglīgas, tik atvērtas un veldzē. Bet kas es esmu, kas es būšu, kad spīdēs saulē. Bet kas es esmu, kas es būšu, kad spīdēs saulē. Dedzinās un susinās